Frenks Kinslovs, bestselleru autors, tūlītējs dziedināšanas noslēpums un kvantu dziedināšana, un tas, kurš neko nemeklē, atrod visu. Savā jaunajā grāmatā Eifos sajūta un nodomu spēks sniedz mums vēl vienu vērtīgu dāvanu, pamatojoties uz kvantu nobīdi, jeb kvantu maiņu. Ir radīts neticams kvantu maiņas un nodoma tehnikas spēks. Atrodoties Eifos sajūtā tikai 15 minūtes dienā, jūs sāksiet novērot pārsteidzošas un brīnišķīgas izmaiņas jūsu ikdienas dzīvē. Jums nevajadzēs neko darīt, lai šīs izmaiņas notiktu. Tas notiks bez piepūles un vienkārši, jo tu apzinies Eifos sajūtu un apgūstot kvantu maiņas nodoma mākslu, jūs vienkārši sāksiet veidot savu pasauli saskaņā ar to, pēc paša vēlēšanās un pilnīgi bez piepūles. Priekšvārds par organizāciju kvantu nobīde. Šī grāmata ir rakstīta gan lasītājam, kurš pirmoreiz uzzina par kvantu nobīdi, gan tiem, kas jau ir iepazinušies ar šo procesu. Ja jūs jau esat iepazinies ar kvantu maiņas no kādām manām iepriekšējām grāmatām, šīs grāmatas sākumā jūs atradīsiet materiālu, kas jums jau ir zināms. Tas ir neizbēgami, ja vēlaties šīs unikālās un efektīvās tehnoloģijas brīnumus padarīt pieejamus jauniem lasītājiem un parādīt viņiem, kā to pielietot dzīvē. Bet pat tie, kas ir pieredzējuši kvantu pārvietošanos praksē, grāmatā atradīs jaunu pieredzi, analoģijas un atziņas, kas vairāk nekā kompensē jebkādu kvantu maiņas koncepciju atkārtošanos. Šīs grāmatas otrā daļa iepazīstinās jūs ar kvantu maiņas nodomu. Kvantu nodoms ir spēcīga jauna tehnoloģija, kuras pamatā ir maz zināma un gandrīz slepena mācība, kas radās pirms vairāk nekā 4000 gadiem senajā Indijā. Bet, lai tas jūs nemulsina, kvantu maiņas nodomu var viegli un vienkārši praktizēt ik viens. Tas parāda, kā jūs varat viegli izmantot parasto apziņu, kas ļauj lasīt šīs rindiņas, lai iesētu sēklas izcilai veselībai, kas dod apmierinājumu attiecībās ar cilvēkiem, finansiālo labklājību un jebkurus sasniegumus, kurus mēs vēlamies, var izmantot ik viens jebkurā situācijā. Tas ir spēcīgs atbalsts tiem, kas jau praktizē darbu ar nodomu. Neatkarīgi no tā, vai jūs jau sen praktizējat kvantu maiņu vai pirmo reizi, par to mācāties no šīs grāmatas, tā sniegs jums jaunas atziņas un metodes, kas padarīs jūsu dzīvi gaišāku, pilnīgāku un priecīgāku. Paldies, ka pievienojāties mums un laipni lūdzam. Ar smaidu un mīlestību Frenks Kinslovs, Sarasota, Florida, 2011. gada janvāris. Pirmā nodaļa. Pieredze. Mēles gals. Viegli novietojiet mēles galu vietā, kur smaganas saskaras ar augšējiem priekšzobiem. Viegli virziet mēli pa šo zonu, piefiksējot visas sajūtas, kas rodas. Vienkārši mierīgi apzinieties visu, ko jūt jūsu mēles gals. Kas jūtas gludāks? Zobi, smaganas vai mēli? Kurš no šiem 3 objektiem ir raupjāks? Kurš vēsāks? Sajūti iekalas starp mēli, zobiem un smaganām. Tagad pievērsiet uzmanību tam, ar kādu spēku tavu mēli nospiež zobus un smaganas. Vai jūtat mēles muskuļus? Vai tā ir atslābinājusies? Tikai 15-20 sekundžu laikā jūs varēsiet precīzi aprakstīt savu sajūtas vietā, kur mēli pieskaras zobiem un smaganām. Tagad mēģiniet apzināties, kā jūsu ķermenis jūtas tagad. Ievērojiet, ka tas ir vairāk atslābināts nekā pirms jūs sākāt izpētīt savas mēles galiņa sajūtas, un ka tagad jūsu prāts ir aktīvāks un tajā pašā laikā mierīgs. Kā tas var būt? Kā kaut kas tik nevainīgs kā koncentrēšanās uz nelielu vietu mutē var atslābināt jūsu ķermeni, nomierināt prātu un sniegt jums domu skaidrību? Atbildot uz šo jautājumu, jūs saņemsiet atslēgu uz veselību, harmoniju un materiālo pārpilnību savā dzīvē. Tāpēc es rakstu jums, viss, kas jums vajadzīgs, jums jau tagad ir. Vai tu to zini vai nē,
Sēžot tur, kur esi ar šo grāmatu rokās, tu esi gatavs pilnveidoties. Tāpat kā mēlis gals ļāva jums sasniegt harmoniju jūsu prātā un ķermenī, tāpat jūs tagad esat tajā dzīves brīdī, kad varat viegli atbrīvoties no garlaicības, cīņas un naidīguma važām, lai izjustu nebeidzamo bagātības plūsmu un labklājību. Ik viens var apzināti pievērst uzmanību savai mēlei un zobiem, un miljoniem cilvēku to dara katru dienu, bet ne visi ar šīs vienkāršās darbības palīdzību uzlabo sava prāta un ķermeņa miedarbību, kā jums tas izdevās pirms dažiem mirkļiem. Viņi ir pilnībā spējīgi un viņiem ir viss nepieciešamais, bet viņi vienkārši neapzinās šo vienkāršo procesu, kad dažas sekundes var harmonizēt prātu un ķermeni. Jūs tagad atrodaties unikālā brīdī, tiešām pārnestā nozīmē. Jūs varat burtiski mainīt savas dzīves gaitu, nepieceļoties no krēsla. No šī brīža grāmata, kuru tagad turat rokās, atvērs jūsu izpratni par dārgumiem, kas glabājas tevī un gaida, kad tos atklās. Šī vienkāršā grāmata ir karte jūsu ceļā pie tiem. Šī grāmata vadīs jūs soli pa solim. Tā parādīs, kur atrast patiesās dārglietas, kas ir miers, labklājība un priecīga bezkonfliktu dzīve. Tas viss jūs gaida jūsu prāta otrā pusē. Jā, tiešām jūs sakāt, pēc vingrinājuma jūtos brīvāk un mierīgāk, bet man ir finansiāls problēmas un problēmas attiecībās ar cilvēkiem. Kā mēlis un zobu sajūta man palīdzēs samaksāt īri un atrisināt attiecību spriedzi? Izejiet ārpus sava prāta. Un lielisks jautājums. Priecājos, ka pajautāju. Noslēpums nav mēlē, bet gan tajā, kā prāts nonāk pie tās apzināšanās. Jebkurā gadījumā mūsu sākuma punkts ir prāts, jo tieši prāts ir tas, kas traucē mieru. Tāpēc vispirms mēs apskatīsim, kādā veidā mūsu prāts mums kaitē. Tad mēs iemācīsimies iziet ārpus prāta, lai rastu problēmas risinājumu. Redziet, mēs tikām maldināti. Mūs mēģināja pārliecināt par to, ka mēs varam izmantot prātu, lai to salabotu. Tas ir tāpat kā lūgt zaglim padomu, kur droši noslēpt savu naudu. Jūs nevarat gaidīt, kā salauzts prāts pats sevi salabos. Tas ir īpašs neprāta veids, un tas izpaužas visos mūsu dzīves aspektos. Tāpēc mēs ciešam. Tas, kas jums patiešām ir jādara, ir atrast veidu, kā iziet ārpus prāta, paskatīties apkārt un pēc tam atgriezties savā prātā jau apzinātā stāvoklī. Atšķirības starp cilvēku, kurš spēja rast mieru pēc mēles galiņa vingrinājuma, un tādu cilvēku, kurš to nedarīja, ir apzināšanās. Mums ir jāskatās uz sevi un savu dzīvi no pozīcijas, kas ir brīva no mūsu prāta kontrolējošās ietekmes. Mums ir jāatbrīvojas no destruktīvajām emocijām, loģikas izkropļojumiem, aizspriedumiem un dezinformācijas, kas kontrolē katru mūsu domu, vārdu un darbību. Tas viss tiek panākts izmantojot īpašu apzināšanās veidu, kas ir ikvienam, bet cilvēki to izmanto ļoti reti. Šī grāmata parādīs, kā šo apzinātību pielietot savā dzīvē. Nekāda ticība šeit nav vajadzīga, jo apziņa ir ārpus ticības. Es iemācīšu jums īpaši zinātniski pierādītu tehniku, kas ļaus jums izslīdēt no parastā apziņas stāvokļa nagiem virsapziņas stāvoklī, un tas būs tikpat viegli un dabiski kā elpot. Šim apzinātības veidam ir brīnišķīgi atjaunojoša un stiprinoša iedarbība uz ķermeni un prātu, taču tai ir arī citas priekšrocības. Kad iemācīsieties iziet ārpus prāta, jūs uzzināsiet, kā atgriezties atpakaļ ar jaunu skatījumu. Tagad ne tavs prāts tevi kontrolēs, bet gan tu valdīsi pār savu prātu. Vai precīzāk, jūs atklāsiet, kā jūsu prāts ir jūs muļķojis, liekot domāt, ka jūsu dzīve ir cīņa. Ar jaunu prāta skaidrību jūs redzēsiet, kā šie nepareizie priekšstati izzūd. Viss process ir ārkārtīgi neparasts, bet tas vēl nav viss. Kad esat apmierināts ar savu jaunatklāto iekšējo apziņu, ir pienācis laiks iemācīties to izmantot,
lai uzlabotu savu dzīvi. Jūs iemācīsieties realizēt savas vēlmes iekšējā, emocionālajā un ārējā materiālajā plānā. Ir pienācis laiks iemācīties īstenot savas dziļākās vēlmes, tostarp tās, kuras ir visviegliprātīgākās. Jūs uzzināsiet, kā acu mirklī atbrīvoties no destruktīvas emocionālas pieķeršanās un ieguvuši pilnīgu sirdsmieru, vērosiet, kā visi zināmie fizikas likumi apvienojas, lai nodrošinātu to, kas jums nepieciešams fiziskajā plānā, kā uz paplātes. Ko jūs sakāt? Vai jūsuprāt ir vērts veltīt laiku, lai uzzinātu, kā pārvarēt problēmas, kas jūs tik ļoti nomoka? Vai esat gatavs izmantot savu ķermeni un prātu tā, kā tas sākotnēji bija paredzēts, lai atvieglotu dzīvi ne tikai sev, bet arī saviem draugiem, ģimenei un visiem pārējiem cilvēkiem? Tas nav svinīgs zvērsts, nav nepieciešams celties. Palieciet tur, kur esat, un ļaujiet spēkiem iedarboties, lai nodrošinātu, ka jūsu vēlmes tiek īstenotas. Iemācieties paskatīties uz dzīvi pa jaunam un saskatīt harmoniju tās notikumos. Apzināties katra dzīves mirkļa unikalitāti un pilnību un uztvert to kā atklājumu, kas pieejams visai cilvēcei. Citādi, kāds ir dzīves skaistums? Pirmās nodaļas galvenie punkti. Saglabājot uzmanību, mēs harmonizējam savu prātu un ķermeni. Jūs nevarat izmantot salauztu prātu, lai to salabotu. Pārvietošanās ārpus prāta atbrīvo mūs no destruktīvām emocijām, izkropļotas loģikas, aizspriedumiem un dezinformācijas, kas ietekmē katru mūsu domu, vārdu un darbību. Vēlmju sasniegšana ir viegli īstenojama ar skaidru, nepiesārņotu prātu. Jūs varat pārveidot savu pasauli, nepieceļoties no krēsla, uz kura sēžat.